kartings mūsdienās ir kļuvis par jaunu iespēju autosportistiem, kas biežāk tiek uzskatīts par lēcienu punktu lielajā autosportā. Sākotnēji šis sporta veids tika domāts kā izklaide pieaugušajiem. 1956. gadā NASCAR sacīkšu braucējiem Artam Ingelsam izdevumu radījumā pirmā kartinga automobīļa būvniecība, kad viņš redzēja, ka uz militāriem lidlaukiem mehāniķi sacensībās piedalījās ar trīsriteņu transporta līdzekļiem. Ingels uzbūvēja pirmo kartingu un nākamajā gadā jau tika rīkot sacensības. 1958. gadā tika izveidota pirmā kartinga ražošanas kompānija, un 1962. gadā kartings sāk savu ceļu arī Latvijā, kad Taivo Sapse uzbūvēja pirmo kartingu. Pirmajos gados karti bieži bija aprīkoti ar lieliem motorriteņiem un masīviem rāmjiem. Pakāpeniski cilvēki saprata, ka samazinot rāmjus un izmantojot mazākus dzinējus šajā sporta veidā var piedalīties arī jaunieši un bērni. Mūsdienās kartingā bieži piedalās pat bērni, kas vēl tikai sākuši iet bērndārzā. Padomju Savienībā lielākais kartinga ražotājs bija Tallinas automašīnu remonta testēšanas fabrika, TARK, kur tika saražoti vairāk nekā 4000 kartingi. Kopumā Padomju Savienībā bija 8 rūpnīcas, kas ražoja kartingus. Latvijā papildus TARK bija arī Viros SP dibināta 1989. gadā, kas orientējās uz Somijas tirgu. MOU izstādē ir iespējams redzēt šo ražotāju dažādus modeļus.